Mūsu kustībai jābūt praktiskai un jāveic noteikti darbi. Un šī sakarībā paklausieties lūdzu konkrētu informāciju, ko jums sniegs Aivars Jakovičs. Labdien! Mēs esam daudz sapulcējušies, varbūt pat vairāk kā 1000. Mēs esam daudz, un mūsu spēks ir mūsu daudzums. Bet lai tas spēks nebūtu tikai mūsu daudzums, bet tas būtu mūsu vienība. Un lai šī vienība izveidotos spēcīgi, tai jābūt organizētai vienībai. Ir liels masas bijušas dažādās valstīs, veikušas darbus, bet masās nevienmēr ir spēks. Masās ir spēks tad, ja šīs masas apvieno ticību, ja šajās masās ir organizētība, ja šīs masas ir inteliģentas, šī vārda plašākajā nozīmē. Un tāpēc es aicinu ne tikai runāt par mūsu sāpēm, bet arī veikt darbu, lai mūsu mērķis kļūtu par šodienu. Bet, lai to darītu, ir nepieciešami ļoti daudz tādu organizatoriski, ļoti praktiski, varētu teikt mēlni, bet vajadzīgi ikdienas darbu. Un tāpēc mēs šeit esam sapulcējušies, lai ne tikai, kā jūs pirmīt teicu, izteikt savu sāpu, bet arī organizētos. Es dažus vārdus pateikšu par tiem jautājumiem, kā mēs to varētu izdarīt. Un nebūtu tā, ka mēs šeit sanākam, atkal izklīstam, ziemā mēs vairs nevarēsim sanākt tādā pulkā, un tāpēc mums vajadzētu savu darbu vērst daļās. Tad es gribētu klātesošos aicināt tur aiz mugurē, ja, aiz šī nožogojuma ir tāds informācijas un tāds reģistrācijas centrs. Šeit katrs, kurš jau darbojās kādā tādā nelielā grupiņā vai draugu pulkā, tur var saņemt reģistrācijas anketu un piereģistrēt savu atbalstu grupu. Ja šis cilvēks šo atbalstu grupu piereģistrē, viņš ir šīs grupas pārstāvs, tad mums padomē ir kontakts ar šo grupu. Mēs varam, var sakot, sasaukt šo pārstāvju konferenci. Tas ir mūsu augstāko orgānu, jā, vadītāju orgānu. Un, lai to izdarītu, aicinām visus piereģistrēties tur beigās. Šeit var piereģistrēties arī konkrēti, teiksim, Rīgas rajoni, ja? Protams, ja ir kāds cilvēks no kā cita rajona, viņš var tur saņemt lapu un piereģistrēt, teiksim, arī tos cilvēkus, kas ir no šī rajona, ja? Tur ir dažādi Rīgas rajoni uz tādām planšetītēm izlikti. Jūgla, Mežciems, Berģija, teiksim, var sakot, tas ir tāds piemērs. Var sakot, tur nav aptverti visi Rīgas rajoni, bet, teiksim, ja kāds dzīvo tur tuvumā, tad aicinās viņš ir pieteikties šajā pie šī cilvēka un pierakstīties. Līdz ar to mēs izveidosim noteiktu tādu organizācija. Ja mēs vairs nebūsim tikai masa, mēs būsim organizēts spēks, mēs varēsim daudz vairāk kaut ko veikt. Mums ir arī funkcionālās sekcijas. Tas ir tāds ļoti sarežģīts vārds, ja, funkcionālās sekcijas. Bet tās ir tādas grupas, kas nodarbosies ar konkrētākiem jautājumiem. Un šajās grupās var piedalīties jebkurš. Šīs grupas organizēs sapulces. Teiksim, mums ir politiskā sekcija, mums ir juridiskā sekcija, mums ir kultūras sekcija, mums ir reliģijas sekcija. Un mums ir ekonomikas sekcija. Tās ir galvenās pamatsekcijas. Katrā šajā sekcijā izveidojās vairākas problēma grupas, kur cilvēkiem ir šaurāks, konkrētāks intereses. Viņi kaut ko grib kopā veikt, vai vismaz kopā satikties un par šīm lietām apspriesties, ja? Tad šajās sekcijās ir aicināti arī visi, vai ne? Tiem, kam šī lieta interesē. Bet tā pašā laikā, tos organizatoriskos un tos, varētu teikt, zinātniskos un tādus nopietnos darbus, protams, veiks tāda darba grupa, ja? Bet šīs sekcijas varbūt ir, sapulces, viņam citāds vārds varētu viņus nosaukt, ja? Šajās sapulcēs notiks apspriešana par noteiktiem tematiem, ja? Un attiecīgi, ja šajā sekcijās jūs pierakstīsieties, tad jums būs iespējams paziņot, teiksim, pa telefonu vai aizsūtīt ielūgumu uz mājām vai kā citādi par šīs sekcijas sanāksmēm. Tā kā aicināt visi pierakstīties tur beigās. Tad vēl viena informācija.
Pagājušajā sapulcē, 31. jūlijā, mēs izsludinājām konkursu par mūsu kustības simboliku. Var sakot, mēs saņēmām darbus, darbi ir tur parkā, labajā pusē izlikt uz planšetēm. Pie katras planšetes ir cipars, un jūs izvēlaties darbus, kas jums visvairāk ir vistuvākie, ja? Un pēc pārtraukuma, ja, pa pārtraukuma laikā jūs mēģiniet apskatīties tur tā ejot pa to celiņu apkārt, teiksim, ja?